Sveiki, mīļie, tikko no meditācijas. Man nav sagatavota teksta. Un kādā mirklī mans bērns raudās tādā histērijā. Bet ir spēcīgs enerģijas lādiņš, caur kuru iespējams nāks informācija, ar kuru vēlos padalīties. Sveiki, es ceru, ka jūs mani labi dzirdat, jo telefons ir novietots uz galda. Un mēs varam pasēdēt vienkārši klusumā, līdz atnāks kāds impulss, par ko parunāt. Sveiki. Iespējams šis livstrīms ir nepieciešams kādai mamītei vai kādam cilvēkam, kuram ir liela pārslodze nervu sistēmā. Un ir nepieciešams relaksējums, jeb šī plašā, izplestājā sirds sajūta, sirds enerģija, tāda plašuma, un šeit jūs varat to saņemt. Jo bieži vien, kad cilvēks dzird šādas skaņas, viņa ir drošībā, taču dažkārt, ziniet, bērniem ir šāda veida tantrumi. Nu, nāc pie mamītes, es tevi samierināšu. Nāc, es tevi samierināšu. Nu, kas ir mīļā? Saprotu tevi, jā. Un dažkārt ir grūti tikt galā vienam ar kādiem iekšējiem triggeriem. Ziniet, piemēram, ir karmiskās attiecības, nu tā dēvētos, bet ar jebkuru cilvēku mums izspēlējas karma. Viņš vienkārši triggero mūsu ego, kas mēs patiesībā neesam, bet mēs esam tik ļoti salipuši ar savu personību, ka es domāju, ka es esmu tas, kas es esmu, kas es domāju. Tikai, saprotiet to lūpu, es pat varu uzzīmēt, jo es redzu pildspalvu, bet es neredzu lapas. Mēs esam tik ļoti salipuši ar to, kas mēs neesam, ka mēs ticam, ka mēs esam tas. Un atdalamies viens no otra. Piemēram, es jums uzzīmēšu, ja. Piemēram, šī lapa, ja, ir bezgalīgā dievišķā apziņa, kas tu esi. Kas tu esi meditācijas laikā, ja. Bezdomu stāvoklis, iekš ķermeņa, bez personības. Es negribu dot tam formu, ja, apli, bet es varu uzzīmēt apli, lai prātam būtu skaidrāk un saprotamāk. Bet šai apziņai, kas tu patiesībā esi, viņai nav formas. Viņa ir bezformīga substance, kura vienlaicīgi ir un kuras vienlaicīgi nav. Un tas esi tu. Un tas viss nav atdalīts, nav atdalīta garīgā un materiālā pasaule. Viss ir vienotā veselumā. Bet kas notika ar mūsdienu sociumu? Mēs apziņa, ja, ir, kā redzat, viņa tiek izpausta caur fizisko ķermeni, ja. Es īsti nezinu, vai es uztveru caur acīm, noteikti es neuztveru caur acīm, bet caur kaut ko citu es uztveru. Tā ir, kad enerģētika jau ir iešūpojusies un tiek uztverts veselums, bet ne visiem cilvēkiem ir pieejama šī veseluma sajūta, veseluma apzinātība un izpausme, jo cilvēks atrodas tās saucamajās programmās, un tas ir tas, kur sākas šīs garīgās spēles. Kur sākas garīgās spēles? Patreiz es zīmēju cilvēka siluetu, labi, tāds rēcīgs kājas sanāca, zīmēju cilvēka siluetu, lai
tiek saprasts, ja? Redz, tu esi šī visaptverošā mīlestības esence, apziņa, bet kaut kādu iemeslu dēļ tu sāki domāt, ka tu neesi šī apziņa, bet tu esi limitēts formā. Tu esi limitēts formā, un tad tu vēl piesaistis pie sevis vainas sajūtu, bailes, un tad šī forma tiek iekapsulēta, un tavas limitācijas kļūst programmēšana, ko tev ieliek sociums, kādam tev ir jābūt, un tu to visu turi šajā mentālajā rāmī, un noslēdz pavisam šo te dievišķo plūsmu, kas vienmēr cirkulē pa tavu ķermeni, ja tu esi relaksācijā. Bet mums taču nevajag relaksēties. Ir jāstrādā, ir jāvergo, ir jāpelna nauda, ir atbildība, ir viss, kas ir jāuztur, un tas veido vēl spēcīgāku atraušanu no dievišķās plūsmas, no tā, kas tu patiesībā esi, no baudas, no autentiskas izpausmes. Bet kāpēc veidojas problēmas, mīļie? Problēmas veidojas tāpēc, ka tu esi noslēgts no šīs plūsmas, tu esi noslēgts no sevis paša, un vēl uzliec neticību, un vēl vairāk pastiprini savas problēmas, piesaisti cilvēkus toksiskus, kas tev vienmēr spiedīs vienā punktā, līdz tu pieņemsi, apzināsies un palaidīsi vaļā tās enerģijas, kuras tu tik ļoti turi un domā, kas tu esi. Jo bez šīm enerģijām un programmām tevis nav. Bet saproti to dziļo iemikšanas pakāpi, apziņas, ka tu no bezgalīgas dievišķās substances, kura vienlaicīgi ir un kuras vienlaicīgi nav, tu pārvērties par materiālu būtni, cilvēku, kura pilnīgi nogriež saikni ar sevi. Pilnīgi nogriež. Pilnīgi neļauj sev izpaust savu sirdi, savu mīlestību. Jo šī substance, ja, Dievs, visums, apziņa, tas, ko es sākumā zīmēju, ja, pārībā viņa ir, mēs uztveram kā objektus ar prātu, bet viņa ir rekute visur tā kā gaiss, tāda substance, iekšķermeņa, iekštelpas, visur viņa ir pieejama, tagad tu viņu vari just kā viņi izpaužas caur manu ķermeni. Kā viņi izpaužas. Jo sirds ir vaļā, prāts ir vaļā. Ir bezdomu stāvoklis. Runāšana pati notiek, kaut kas pats notiek. Ko darīt? Informācija par to. Viņa dod kaut ko, bet visvairāk dod dzīvošana tajā savā autentiskajā būtībā, dzīvošana, mīlestībā, laišana vaļā, visa tā, kas tu neesi, bezbailīgi, drosmīgi, nežēlojot sevi. Bet tas nenozīmē, ka tev ir tagad jāizveido mērķis, iet pie sevas patiesās būtības. Tas tā nestrādā. Tas notiek pats no sevis. Tie ir ļoti dabiski procesi. Viss garīgums ir ļoti dabisks. Vienkārši ir jāļauj sev to piedzīvot. Jāļauj. Labi, veras vaļā šis fails. Daudz Instagramā un vispār šie influenceri, kuri runā par garīgām izpausmēm, garīgiem pasākumiem, paši aizmirst,
paši aizmirst šo būtību, un viņi tādi ieliek visu šo mārketinga programmu, kas ir jādara, katru dienu jāpausto Instagramā, katru dienu jādara tās, jāveido savu pakalpojumu, bla, bla, bla. Bet tie cilvēki, kuri viņi redz, ka tie kaut ko cenšas darīt garīgi, spēlējot šo garīgo spēli. Nu, ok, spēlējiet, bet sauciet to citādāk. Jā, lūk šādi. Ko es varu pateikt? Visu mēnesi es piedāvāju gan online, gan klātienes tikšanās. Vienkārši, ja tev ir impulss atnākt pie manis, nāc mīļais, vai vispār mīļāk, gribās vairāk ar sievietēm strādāt. Vienkārši gribās izpaust rūpes un dot rūpes, ja tev tas ir nepieciešams. Es taisu fantastiskas masāžas, ar mani var dziļi parunāt. Man patīk veidot emocionāli drošu vidi cilvēkam, man patīk rūpēties, man patīk dot savu mīlestību, man patīk satikties. Patreiz es atrodos Jelgavā, ja vēlies, mēs varam satikties, vienkārši pastaigāties ārā, iedzert kādu kakao, kafīņu, kaut ko padarīt. Jā, tā kā, ja tu esi Jelgavā, vienkārši gribi atbraukt, es esmu par satikšanos. Jā, Rīga arī ir netālu. Tā kā, jā, ja vēlies satikties vai paaicināt mani ciemos, es esmu par un tiekamies, mīļie. Atā.